Austris Grīnvalds, 16 gadi, mana brīvība. Brīvība ir jēdziens, kas ir cieši saistīts ar cilvēka pieredzi un izpaužās dažādās formās un veidos. Tā ir demokrātiskas sabiedrības stūrakmens un neskaitāmu cilvēku dzīves mērķis. Tomēr ceļš uz brīvību nav taisns un vienkāršs. Tas ir sarežģīts likteņa, izvēles un atbildības kopums. Šī sarežģītā saikne starp brīvību un likteni ir skaudri iemūžināta Valdemāra Gudovska gleznā Sadegušie, kurā attēlots krustiem klāts ceļš, kurā brīvības samaksa vijās ar likteņa nenovēršamību. Gleznā attēlota ainava, kurā dominē vientušs ceļš, kas bezgalīgi stiepjas līdz horizontam. Ceļš ir pilns krustu, un katrs no tiem ir liecība par kādreiz nodzīvotām dzīvēm, izdarītām izvēlēm un veiktiem ceļiem. Šie krusti, lai gan vienveidīgi, ir individuālu stāstu smagums, un katrs no tiem raksturo triumfs, traģēdijas un nerimstoša tiekšanās pēc brīvības. Tie atgādina par dzīves trauslumu un nenovēršamo laika ritējumu, rosināt pārdomas par cilvēka eksistences būtību. Pirmajā acu uzmetienā skats var izraisīt bezcerības un izmisuma sajūtu, jo krusti simbolizē nenovēršamo galu, kas sagaida ikvienu ceļinieku uz šī ceļa, ko sauc par dzīvi. Tomēr aplūkojot to tuvāk, atklājas dziļāka patiesība. Ceļš, neraugoties uz tā drūmajiem rotājumiem, joprojām ir brīvības simbols. Tas simbolizē pašizpausmes ceļojumu, dzīšanos pēc sapņiem un neatlaidīgu patstāvības meklējumu. Krusti nevis kalpo kā likteņa vēstneši, bet gan kļūst par izturības un drosmes zīmēm. Katrs krusts simbolizē izvēli, kas izdarīta, saskaroties ar nelaimēm, un ir apliecinājums cilvēka gara spējai neatlaidīgi tiekties pēc brīvības. Tie ir kā pieminekļi tiem, kuri uzdrošinājās nepakļauties likteņa ierobežojumiem, un paši sev izstaigā ceļu, lai cik tas grūts arī nebūtu bijis. Šajā gleznā brīvība nav tikai galamērķis, kas jāsasniedz, bet gan nepārtraukts ceļojums, kas pilns šķēršļu un neskaidrību. Tā ir spēja pārvarēt dzīves ceļa līkločus un pagrieziens, un par spīti visam turpināt iet šo ceļu. Krusti nebūtu neattur ceļiniekus, bet kalpo kā cerības bākas, vadot viņus uz priekšu pašrealizācijas un atbrīvošanās meklējumos. Turklāt glezna apšauba priekšstatu par brīvību kā vientuļu centienu, uzsvarot cilvēku pieredzes savstarpējo saistību. Ceļš ar neskaitāmiem krustiem ir kopīgs triumfu un ciešanu gobelēns, kurā savies neskaitāmu cilvēku stāsti, kas ir mērojuši šo ceļu. Tas ir atgādinājums, ka brīvība nav vientušs pasākums, bet gan kopīgs ceļojums, ko veido miedarbība un attiecības, kas veidojās ceļā. Noslēgumā var teikt, ka glezna, kurā attēlos krustiem klāts ceļš, kalpo kā spēcīga meditācija par brīvības un likteņa krustpunktiem. Tā izaicina skatītājus pārskatīt savus priekšstatus par brīvību, aicinot pieņemt cilvēciskajai pieredzē piemītušo sarežģītību un pretrunīgumu. Galu galā tas mums atgādina, ka lai gan ceļš var būt krustiem klāts, to izgaismo arī cilvēka izturības un neatlaidīgas brīvības tieksmes. Es esmu Elīza Letīcija Stenkeviča. Man ir 17 gadi. Es no visiem izstādes mana brīva mākslas darbiem izvēlējos Ziguldas Zuzas mākslas darbu Varoņgars, jo tas bija pats skaistākais, interesantākais un labākais darbs, kas simbolizē latviešu drosmi, izturību un nepadošanos, lai aizstāvētu Latvijas brīvību no iekarotajiem un valstīm, kas to cenšas atņemt. Es izvēlējos Ziguldas Zuzas darbu, tāpēc, ka darbā bija jūtams Latvijas iedzīvotāju drosmes atspoguļojums, Lāčplēsis, kurš ir zināms ar to, kā viņš uzvarēja tumšo bruņinieku, kas simbolizē vācu karaspēku un varu un ir miris kopā ar viņu,
aizstāvot Latvijas zemes no buļinieku tumšiem spēkiem. Šajā dabā ir attēlots liels melnbalts lāčplēsis, kas cīnās pret vēlniem vai cilvēkiem, kas grib izmantot Latvijas zemi savām savtīgajām vajadzībām. Mākslas darbā lāčplēsis ļoti liels, tādēļ, ka viņš stāv uz kalna, kas ir tik liels kā lāčplēša pēdas, un tas, manuprāt, simbolizē, cik latvieši ir drosmīgi un gatavi aizstāt savu zemi, kā arī to, kā viņi var uzvērt visus, kas cenšas izmantot latviešu zemes un cilvēku savām agresīvajām vajadzībām. Mākslas darba tēls un šīs esejas nesukšana aktuāls arī šodien saistībā ar Ukrainu, tādēļ, ka tā arī cīnas pret tumšiem spēkiem. Krieviju, kā mēs savu laiku cīnījāmies pret vāciešiem. Tumšais bruņinieks ar savu karaspēku Pirmais pasaules karš un kopā ar citām valstīm un tautām, lai iegūtu savu brīvību un neatkarību. Tā bija cīņa pret svešu vāru, ko mūs kā tauta necienīja un neatbalstīja. Mani sauc Laura Pigore, man ir 17 gadi. Mākslas darbs ir kā atslēga uz mākslinieka domām, emocijām un pasaules uzskatu. Voldemārs Gudovskis ir spējīgs ieraudzīt dabas skaistumu un tās dzīvību. Autors šo akvareļu ciklu darinājis un veltījis Sibīrijā izsūtīto cilvēku likteņiem. Esejus uzrakstīšanai mani motivēja glezna, Gaujas līcī, jo tā man radīja patiesu sajūtu par mākslu un dabu, kā arī vēlmi iepazīt un saprast latviešu mākslas vēsturi. Tādēļ izvēlējos šo gleznu, lai atklātu mākslinieku skatījumu uz dabu un lai varētu ieskatīties dabas skaistumā un tās atspoguļošanas veidos. Voldemārs Gudovskis nav tikai mākslinieks, kurš dzīvojis un strādājis Siguldā, viņš ir arī laika atspoguļojums. Viņa gleznas, ieskaitot Gaujas līcī, parāda Latvijas kultūras un dabas skaistumu, ietverot to laiku, kurā viņš dzīvoja. Gudovskis ir pazīstams ar savu izcilību, glezniecības stilā un spēju atveidot dabas skaistumu. Gaujas līcī ir akvareles, ko Voldemārs Gudovskis uzgleznoja 1960. gadā Siguldā. Nosaukums pats par sevi liek iedomāties kaut ko mierīgu, skaistu un dabisku. Akvareļa spilgtākie un mirdzošie toņi, pludinājums un zeltainā migla veido ainavu, kas rada mieru un siltumu. Gaujas līkums un ūdens spogulis atspoguļo dabas harmoniju un neaprakstāmu skaistumu, savukārt pretējais krasts rada noslēpumainības sajūtu un aicina ielūkoties tā dziļumos. Šī glezna nav tikai ainava, tā ir brīvības sajūta. Tā ir sajūta, kas ietvērusies mirdzošā zelta spogulī, kas atspoguļo debesis un mežu, un tā ir šo mirkļu aizraušanās, kad atrodies dabā bez satraukuma. Tā ir sajūta, ka vari paskatīties ūdens spogulī, atstājot aiz sevis visus ikdienas pienākumus un saistības un būt brīvs savās domās. Voldemārs Gudovskis, šīs gleznas autors, ir radījis ne tikai vizuālu skaistumu, bet arī emocionālu un garīgu pieredzi, kas liek mums pārdomāt un novērtēt savu brīvību un tās nozīmi dzīvē. Šī glezna ir vairāk nekā tikai vizuāls priekšmets, tā ir atgādinājums par mūsu spēju izbaudīt un cienīt brīvību visos veidos.
Mani sauc Laura Pakalna, un es esmu 16 gadus veca. Uzskatu, ka katra mākslas darba patiesais skaistums nereti atrodams nevis pašā glaznā, bet gan tās vēstījumā. Turaidas muzeja rezervāta ekspozīcijā Brīvības ceļš iekļautie darbi rosina manī pārdomas un aktualizē brīvības nozīmi sabiedrībā. Brīvība nav pašsaprotama. Tā ir vērtība, ko ikvienam vajadzētu novērtēt, zinot, ka esam piedzīvojuši laiku, kad brīvi izteikties un darboties nebija atļauts. Brīvība tika ierobežota gan nacistiskās Vācijas, gan padomju okupācijas gados. Īpaši smagi šis laika posms skāra mākslas nozarē strādājošos. Par spīti cenzūrai okupācijas gados latviešu kultūrā ir darbojušies vairāki mākslinieki, kuri radījuši ar šo tematiku saistītus mākslas darbus. To vidū bija arī māksliniece Hilda Vīka. Glaznotājs spilgto personību vairāk iepazina skatoties daudzsēriju filmu Pansī pilī. Hilda Vīka mīlēja brīvi izteikties, tāpēc smagi pārdzīvoja okupācijas gadus. Personīgi man ļoti uzrunāja viņas akvareļa darbs Aizvestie, jo tas ataino vienu no drūmākajiem brīžiem Latvijas vēsturē – deportācijas. Cilvēki lopu vagonos tika ar varu aizvest uz tāliem Padomju Savienības apgabaliem. Vieni nomira ceļā, citi nomira vēlāk, bet daži atgriezās un klusēja ilgus gadus, jo pārdzīvotās šausmas bija tik lielas, ka nebija vārdu, kuros tās ietērpt. Skumjo ļaužu pūlis, skarbā ziema, melnie kraukļi, kas liecina par nāves tuvumu un aizbraukušie vilciena vagoni. Visi šie elementi liek šausmās nodarbēt un patiesi novērtēt latviešu tautas sīkstumu un to, ka mums ir brīva un demokrātiska Latvija. Mūsdienās nereti brīvību uztveram kā pašsaprotam. Cilvēki, īpaši tie, kas orientēti uz labklājību, nenovērtē brīvību, mēdz aizmirst, ko nozīmē cenzūra un cik asins stindzinošas bija deportācijas. Hildas Vīkas darbi un vēstures fakti liek atcerēties, pārdomāt un neaizmirst, cik liela nozīme ir brīvai Latvijai, kuras ietvaros varam baudīt daudzas brīvības, neierobežoti augt un attīstīties. Nevienu pagātnes sāpi nedrīkst aizmirst, lai noturētu tik trauslo brīvību. Latviešu tautai ir jāturpina mīlēt un sargāt Latviju, jo bez savas valsts neesam mēs paši. Mani sauc Liveta Birzgale, man ir 16 gadi, un man ar tēmu Mana brīvība asociējas mākslinieka Zigurda Zuzas mākslas darbs Negaid mani māmuliņa, jo es tajā saredzēju milzīgu patriotismu un cīņas sparu. Šīs vērtības un īpašības viennozīmīgi parāda latviešu spēku un vēlmi cīnīties par savu neatkarību un brīvību. Zigurds Zuze bija mākslinieks, kurš aktīvi darbojās galvenokārt stājgrafikā un darināja vairāk lapu ciklus linogriezumā. Zigurda Zuzes darbos mani uzrunāja krāsu toņi, noskaņa un stils, kas uzreiz manī izraisa emocijas un parāda drūmo un patieso kara ainu. Lai gan darbs ir tumšos toņos, tajā ir arī cerības un pateicības simboli, kā piemēram puķes, putns, spalvu mākoņi un austoša saule. Mani piesaistīja arī tas, ka Zigurda Zuze ir siguldietis un ir apglabāts Siguldas kapos. No visiem darbiem šis mani uzrunāja, jo tas ir iedvesmots no latviešu tautas dziesmas Negaid mani māmuliņa. Un kā zināms, latviešu tautas dziesmas ir ļoti bagāts un neatkārtojams latviešu mantojums, kas kalpo kā atspoguļojums mūsu senču dzīvē un kas vieno mūs. Šis mākslas darbs ataino tautas dziesmas saturu un domu, respektīvi to, ka aizejot karā par dzimtenes brīvību, latviešu zēni un vīrieši ir gatavi cīnīties tēvzemes labā un nepadoties, pat ja tas prasa viņu dzīvības un sēras ģimenei. Ar krāsām un darba metodi ir parādīts sarūktinājums un skumjas, kuras izjūt karavīri tuvākie, kuri ir viņu zaudējuši.
Pat ja šajā kogriezumā ir attēlots senatiešu karavīrs, mēs varam savilkt paralēles ar Pirmo un Otro pasaules karu, Latvijas brīvības cīņām un visiem starptautiskajiem konfliktiem, kuros esam iesaistījušies. Manuprāt, miršana karā, kas ir atspoguļot šajā mākslas darbā, cīnoties par savas dzimtās zemes brīvību, ir cēls veids, kā nomirt, jo katrs cīnītājs ir devis nenovērtējumu ieguldījumu, riskējot ar dzīvību, lai aizstāvētu savu tautu, zemi un dzimteni. Šī piederības sajūta vieno jebkuru tautu vai kopienu. Tā ir motivācija rīkoties, lai vēlāk izjustu pateicību, prieku un gandarījumu par paveikto. Latvieši vienmēr ir iedvesmojušies un lepojušies ar saviem nesavtīgajiem, pašaizlaidzīgajiem un drosmīgajiem varoņiem un paveikto visās tautas atmodās. Cīņas par Latvijas brīvību ir tas, kas veido latviešu vēsturi, kultūru un dzīves redzējumu. Tieši iestājoties par mūsu brīvību, ir radušies ļoti daudz simbolu, dziesmu un stāstu, kas vieno mūs kā vienu tautu, ar kopīgu pagātni, atmiņām un uzskatiem, un ar ko mēs lepojamies. Patrīcijas Keitas Diškalpas eseju Aizvestie atgriežas lasa Rūta Treimane. 1941. un 1949. Gadskaitļi, kurus atpazīst jebkurš latvietis. Šie datumi atstājuši paliekošu brūcu mūsu vēsturē. Mēs baidāmies rētu atplēst no jauna, tāpēc klusējam. Atceras dienā simboliski novietojot ziedus vientuļo pieminekļu pakājē. Tomēr, manuprāt, par to ir jārunā. Upuri nebija bezidentitātes numuri, tie bija dzīvi cilvēki, mātes, tēvi, dēli un meitas. Hildas Vīkas akvarelis Aizvestie manī raisa dziļas pārdomas un emociju kokteili. Glaznā attēlotas šausmu pārņemtas cilvēku sejas un tuvinieku vaimanas vilcienam aizbraucot. No vienas puses melnie kraukļi it kā ņirgājas, sacīdami, jums tēvzemi vairs neredzēt. Tomēr mani moka pretrunība, mazs cerību stariņš, iespējams pat spītība. Aizvestie atgriezīsies. Mans vectēvs vēl bija mazs puika, kad kopā ar māti nonāca gulagā. Dažreiz viņš monotoni atstāsta piedzīvoto, pasniedzot savu stāstu kā vēstures faktu. Domāju, ka gadu gaitā vectēvs iemācījies notušēt emocijas. Ir vieglāk pieņemt šausmas kā neapgāžamu faktu. Tā bija un viss. Hildas Vīkas glezna atspoguļo cilvēku iekšējo pārdzīvojumu pat tad, ja tas netiek pausts vārdos. Lai arī mans vectēvs bija viens no retajiem, kas tika cauri sveikā, neskaitāmi tūkstoši iedzīvotāju gāja bojā. Varbūt aizvestie neatgriezīsies fiziski, tomēr tie vienmēr dzīvos mūsu atmiņā. Tāpēc ir svarīgi runāt, atcerēties un neklusēt, jo cilvēks nav numurs, bet gan dvēsele ar stāstu. Es esmu Rūta Treimane, man ir 17 gadi,
un tēmas Mana brīvība ietveros manu uzmanību visvairāk piesaistīja mākslinieces Hildas Vīkas darbs Aizvestie, kas ir glaznots 20. gadsimta 40. gados. Šis darbs mani visvairāk piesaistīja, jo tas man palīdzēja labāk izjust izsūtīto cilvēku bezspēka un bezpalīdzības sajūtu un to, ka viņiem nebija izvēles un izējas no tālākajiem notikumiem. Hilda Vīka, radot šo glaznu, centās uzsvērt cilvēku bezspēcību un izmisumu situācijās, kad viņu brīvība un dzīvības tiek apdraudētas. Hilda Vīka ir dzimusi 1897. gada 5. novembrī, un viņa ir mācījusies Rīgas vācu meiteņu amatniecības skolā, un Pirmā pasaules kara laikā viņa devās bēgļu gaitās. Hilda mākslā izmantoja autobiogrāfiskus motīvus, kuros ikdienas ritums saplūst ar iztēli, un tas ir labi redzams viņas darbā Aizvestie. Mākslas darba galveno nozīmi Hilda Vīka attēloja, izmantojot tumšos toņus un simbolus, kas simbolizē nāvi. Hildas Vīkas glaznas centrā ir attēlots cilvēku pūlis, kuru sejās ir redzams izmisums un bailes, kas ataino izsūtīto cilvēku bezspēku un bezpalīdzības sajūtu. Glaznā ir arī uzzīmēta nāve, kur attēlo tumšie toņi, melnie kraukļi un melnais koks. Tumšie toņi, manuprāt, simbolizē cilvēku neizbēgamo likteni un spēku, kas ir ārpus viņu kontroles, liekot saprast, ka ciešanas ir neizbēgamas. Taču melnie kraukļi un melnais koks nāvi, kuru pieredzēja arī kara laikā izsūtītie. Izsūtīšanas laikā cilvēki zaudēja savas mājas, īpašumus, bet pašu galveno, savas ģimenes, mīļākos un tuvākos cilvēkus. Šī glazna noteikti rada lielas pārdomas un palīdz izjust izsūtīto cilvēku raizes un sāpes. Manuprāt, glaznas mērķis ir ne tikai atspoguļot cilvēku ciešanas, bet arī izraisīt līdzjūtību un veicināt pārdomas par šīm svarīgajām tēmām. Šī glazna man liek aizdomāties par manu brīvību, dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī, spēt izteikt savu viedokli, runāt savā valodā, ceļot un iepazīt dažādas kultūras, un atgriezties mājās, lai saprastu, ka Latvija ir vislabākā vieta, kur dzīvot. Mani sauc Rūta Bērziņa, un šī ir mana eseja Brīvība. Es nekad nebiju īsti aizdomājusies par to, kas ir brīvība. Man tā vienmēr ir likusies tik pašsaprotama, ka ikdienas dzīvē nekad nebija pievērsis uzmanību, cik daudz tā patiesībā nozīmē. Bet pēdējo gadu laikā es sāku saprast to, cik tā ir svarīga. Ko nozīmē brīvība, es sāku pārdomāt pirms 2 gadiem, kad valsts, kurā jau kādu laiku brīvība ir tikai termins, iebruka brīvā, mierīgā un demokrātiskā valstī, pamatojoties uz sagrozītiem vēstures un citiem propagandas faktiem. Un, diemžēl, līdzīgās politiskās situācijās atrodas arī citas valstis un tautas. Šajā akvarelī Gaujas līcī, ko ir glaznojis siguldēts Voldemārs Gudovskis, ir attēlota Gauja un tās krasti. Tie mirdz zeltainos saulrietu toņos, un ainava lika man pievērst savu uzmanību ar tās savā ziņā vienkāršo, bet miglā un mistikā ietīto attēlojumu. Pēc manām domām šis darbs ideāli atspoguļo dzīves skaistumu, ko mēs visi varam apbrīnot un izbaudīt katru tās mirkli. Glezna man atgādināja siltu un saules pielietu vasaras vakaru, kas likās tik tuvs un pazīstams. Šis darbs man lika aizdomāties par to, cik cilvēka dzīve ir skaista un tajā pašā laikā trausla. Tas man arī lika aizdomāties par tiem mierīgiem vakariem, kas pavadīja tuvu cilvēku lokā, un kā gan kaut ko tik ikdienišķu un skaistu var tik ātri un brutāli atņemt. Mēs savu dzīvi varam dzīvot, izbaudīt katru mirkli, pavadīt laiku ar mīļiem, nodarboties ar to, kas patīk, un darīt arī to, kas nepatīk, tikai tāpēc, ka esam brīvi.
Mēs varam baudīt savas dzimtenes skaistos skatus, piemēram, Gaujas krastus, tāpēc, ka mūsu senči mūsu brīvību jau ir izcīnījuši, un ne tikai vienu reizi vien. Cik gan netaisnīgi, ka mēs atkal dzīvojam pasaulē, kurā ir jābaidās par savu brīvību. Brīvība ļauj mums izbaudīt dzīvi, sniedz mums visas dzīves iespējas, lai arī kādu iemeslu dēļ brīvība nekad nedrīkst tik uztverta kā privilēģija. Tai vienmēr ir jābūt pašsaprotamai, nevis otrādāk. Mums, 21. gadsimta cilvēkiem, ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai saglabātu pasaulē demokrātiju un brīvību. Esmu Šarlote Jurjāne, man ir 17 gadi. Brīvība. Tas ir vārds, kas sniedz ik katram savu perspektīvu un ko pazīst jebkurā pasaules malā. Tā jāpiemīt mums katram. Bez brīvības gandrīz nekas nebūtu iespējams. Mana brīvība ir spēja izteikt savu viedokli, dzīvot brīvā un drošā valstī. Tā ir spēja pamosties no rīta ar pārdomām par nākotni. Tomēr ne visiem tā ir sniegta. Gadsimtiem cilvēki ir cīnījušies par brīvību. Tā ir sniegusi man un vēl citiem šīs paaudzes cilvēkiem spēju dzīvot bez bailēm. Es vēlos, kaut brīvība būtu pieejama ik katram, ikvienā brīdī. Šo eseju rakstot mani iespaidoja viens no mākslinieka Voldemāra Gudovska mākslas darbiem. Voldemārs Gudovskis ir dzimis 1928. gada 13. jūlijā. No 1930. gada līdz 2017. gada 10. jūnijam viņš dienas pavadīja Siguldā. Glaznojot savus mākslas darbus, viņš izmantoja gan eļļas, gan pasteļu tehnikas, taču visbiežāk glaznoja akvareļu tehnikā. Visvairāk gājuši viņam pie sirds mūsu Siguldas un Gaujas motīvi. Atbildot jautājumu par brīvību, mani dziļi piesaistīja mākslinieka darbs Ceļš. Tajā redzams sliežu ceļš ar vārtiem priekšā un seju aiz tiem. Darbā ir atspoguļots ceļš, pa kuru tik daudz nevainīgi cilvēki tika izvesti uz Sibīriju 1941. gadā un 1949. gadā. Šis moku ceļš, kas sliedza brīvību cilvēkiem. Šis it kā parastais, bet liktenis noteicošais ceļš, kas dažiem bija pēdējais, dažiem pirmais. 1949. gadā PSRS pieņēma lēmumu, ka tiks izsūtītas noteiktas sabiedrības grupas, jeb pēc viņu domām nodevēji. Tika lēmts, ka nepilngadīgajiem tiks sniegta izvēle doties vai nē, taču noteicošajā dienā šīs izvēles nebija. Izvesti tika visi. Ik viens, kas tajā brīdī atradās mājās, it kā drošākajā vietā, tika izvests. Mājas. Tur mēs dodamies ik katru dienu. Tur mēs satiekam savus mīļos un domājam par nākotni. Drošībā, brīvībā. Taču tajā dienā šīs nevainīgās dvēseles būtu vēlējušās mājās nebūt, jo iespējams tad tās būtu vēl salīdzinoši brīvas. Protams, daži spēja paslēpties, bet daudziem šis liktenis nebija lēmts. Es nespēju un nevēlos iedomāties tās mokas, braucot vilciena vagonā uz kādu no PSRS apgabaliem, nezinot, kas tevi sagaidīs galā. Tas ir liktenis, ko nenovēlētu nevienam. Man brīvība nozīmē visu. Pēc manām domām, ikvienam ir tiesības uz brīvību un ikvienam ir jāpiemīt brīvībai. Esmu lepna par mūsu senču panākumiem sniegt mums drošu dzīvi. Viens no ietekmīgākajiem sniegumiem šīs valsts vēsturē ir Baltijas ceļš. Šī nevardarbīgā akcija mainīja pasaules uzskatus par šīm mazajām valstiņām.
1989. gada 23. augustā 3 Baltijas valstis sadavās rokās, lai vērstu pasaules uzmanību senajiem notikumiem, jeb 1939. gada 23. augustā PSRS un Vācijas ietekmes sfēras sadalīšanai. Kopā tika izveidota 670 km gara cilvēku ķēde. Šī ir mana valsts. Tā ir spējusi pierādīt, ka ne viss tiek atrisināts ar bruņotām kaujām. Es savu dzīvi iztēlojos skaistu, brīvu, drošu un piedzīvojumiem bagātu. Tādu es novēlētu ikvienam. Mēs dzīvojam tikai vienreiz un nedzīvojam mūžīgi, tāpēc mums ir jācenšas dzīvot maksimāli pilnvērtīgi. Kāda ir mana brīvība? Tas ir jautājums, uz ko pilnu atbildi sniegt nevar. Katru dienu šīs bezgalīgais jēdziens turpina attīstīties un pierādīt sevi par labāku un labāku. Mani sauc Sindija Santa Zauvere, man ir 17 gadi, Induļa Rankas glezna spīdola, tautas brīvības simbols. Latviešiem pieder daudzi simboli, kuri pārstāv drosmi, patriotismu, tautas garu un, protams, brīvību. Latviešu mitoloģijā un literatūrā īpašu lomu kopā ar citiem tēliem ieņem Lāčplēsis, Laimdota un Spīdola. Tēli vēsturē ir auguši no tautas pasakām līdz Andreja Pumpura epusam Lāčplēsis, Raiņa Lugai Uguns un nakts, rokoperai Lāčplēsis. Katru reizi tie parādījušies, lai iespaidotu tautu rīkoties. Jaunās strāvas darbībā, dziesmotajā revolūcijā. Spīdola kā tēls ir izteikta simbolika spēkam, dabai, pārmaiņām, brīvībai, kura reizē arī kalpo kā sievietes spēka simbols. Tieši šādi spīdola attēlota mākslinieka Induļa Rankas gleznā Spīdola, kurā skatītājs lūkojas uz viņu no lejas, parādot spīdolas pārākumu un tēlainību. Tumšie toņi, sarkanie un melnie mati, tālais skatiens kaut kur citur, staltā poza, tas viss parāda spīdolu kā varenu, mistisku un spēcīgu būtni. Pastāv Spīdolas balva, studenšu korporācija Spīdola un citi piemēri, kad Spīdolas tēls izmantots, lai apbalvotu vai atgādinātu par attīstības un Latvijas brīvības sekmēšanu. Taču mūsdienās mēs kā jaunieši, vismaz es, galvenokārt sastopamies ar Lāčplēsi, Laimdotu un Spīdolu literatūras, dažkārt vēstures stundās. Tāpēc izvēlējos gleznu par Spīdolu, jo mums šie tēli ir tie, kuri simbolizē, kas mums ir brīvība. Lāčplēsis ir spēks, Laimdota mīlestība pret dzimteni, bet tieši Spīdola parāda daudzu jauniešu attieksmi pret Latviju un brīvību. Mums, tāpat kā Spīdolai, ir svarīgi būt neatkarīgiem, neierobežotiem, brīviem. Manuprāt, Spīdola tikai viens no vairākiem, bet svarīgiem tēliem, kas mums parāda, cik svarīgi ir cīnīties par brīvību, bet saglabāt savu būtību. Redzot visus šos apbalvojumus, gleznas, literatūru, dziesmas veidolus, var saprast, ka katram radītam tēlam ir liela ietekme, kur izmaina cilvēku domāšanu un atstāja iespaidu uz nākotnes paudzēm.